Esat sveicinātas adventē, jauns uzdevums ir klāt, un šajā uzdevumā jums būs jāuzzada eglīšu rotājums, jeb eglīšu bumbiņa. Man lūk ir uzadītas šādas 4, un 5. adīšu kopā ar jums. Lūk, kā viņas man izskatās. Man vēl nav lentīte uz doto mirkli. Plānoju iegādāties vienā krāsā, lai varētu visām salikt vienādas lentītes. Kas jums būs vajadzīgs, lai uzadītu šādu bumbiņu? Jūsu uzdevums ir uzadīt vienu bumbiņu. Protams, ja jūs gribat adīt vairāk, jūs varat adīt vairāk. Bet uzdevumam jums ir nepieciešams uzadīt tikai vienu bumbiņu. Jums vajag dziju apmēram 10 gramus no jūsu dziju krājumiem. Vienalga, kādas astītes jums ir palikušas, pameklējums, ticamāk, ka, kā jau visām adītēm, kaut kādas astītes mums vienmēr ir. Man visas dzijas, visas bumbiņas ir uzadītas no maniem krājumiem. Tātad šī bumbiņa un šī man ir uzadīta no Drops Daisy, kas ir 50 grami uz 105 metriem, 100% merino, atdot vienā diegā, un man izgāja apmēram gandrīz 10 grami. Šī bumbiņa ir no maniem krājumiem no Katija Soft Gratē, kas mums ir 100% poliesters, man liekas. Lūk, viņš dod tādu pūciņu, arī apmēram 10 grami. Un šī bumbiņa man ir uzadīta no Drops Kids Silk, arī no maniem krājumiem, turot 2 diegus kopā. Tātad 2 pavedienos man ir uzadīta šī bumbiņa, un arī apmēram tikpat grami ir izlietoti. Un adīšu es savējo tagad bumbiņu no Drops Lima, kas ir 50 grami uz 100 metriem, kur ir vilna ar alpaku, arī no maniem krājumiem. Jūs redzat, kāds mazs kamoliņš man šeit ir. Adatas iesaku izmantot numuru 3, jeb 3,25. Tā kā numuru 3 es nevaru atrast, es lietoju numuru 3,25 zeķu adatas. Ja jums ir ērti, varat adīt Magic Lupā, bet es konkrēti adīšu ar zeķu adatām. Manas bumbiņas ir pildītas ar sintiponu, tātad vajadzēs vai tādu kārtīgu saujiņu sintipona, vai jūs varat pildīt no dziju krājumiem. Tātad ņemam dziju krājumus, sagriežam viņu tādā smalkāk pavēdienos un pildam iekšā. Tas ir pildījums ir pēc jūsu izvēlēm, vai no sintipons, vai no dzīju krājumiem, vai no, kas jums ir krājumies, ar ko jūs varat pildīt. Un tad var izmantot lentīti, lai uztaisītu cilpiņu un pakabinātu eglītē, vai var arī uztamborēt no tās pašas dzijas, vai ņemt stricīti, tas ir pēc jūsu uzskatiem, kā jūs paši gribat. Tad vajadzēs, protams, šķēres un lāpāmo adatu ar apaļo galu. Protams, var arī izmantot tambora adatu, ja jums ir ērti. Tātad tas ir viss, kas ir nepieciešams, lai uzadītu šādu, lūk, skaistu, manuprāt, bumbiņu. Ja jūs gribat veikt kaut kādu izšupumu vai kaut kādas pērlītes, jūs droši to varat. Man pašai personīgi patīk tieši tādas vienkrāsīgas, tādas neitrālas, man tas vairāk uzrunā. Bet, ja jūs gribat veikt kādu izšuvumu vai kādas pērlītes, jūs droši to varat. Tātad mums ir nepieciešama dzija. Paņemam dziju, nedaudz ar astīti, tādu nedaudz nelielu. Un personīgi es adīšu un izmantošu tikai 4 adatas. Jūs skatāties, kā jums ir ērtāk. Un mums ir jāuzmet 9 valdziņi. Tātad 3 valdziņas es tagad uzmetu uz vienas adatas, 3. Nākošos 3 valdziņus es uzmetu uz otrās adatas, 3. Un uz 3. adatas es uzmetīšu 4 valdziņus, lai savienot adījumu aplī. Tātad 1, 2, 3, 4. Un ar to 4. valdziņu es savienošu adījumu aplī, un to mēs daram lūk šādi. Pirmo valdziņu no šīs adatas, tad tas ir tas 4. valdziņš, pārmetam uz šo tālāko adatu un pārvelkam pāri. Esam savienojuši mūsu adījumu aplī un izskatās viņš lūk šādi 3, 3 un 3. Aizmirsu piebilst, kad vajadzēs vēl
marķierīti, ar kuru atzīmēt rindas sākumu, lai būtu vieglāk vēlāk orientēties, kur mēs esam. Ja? Tad uzliekam marķierīti, ja jums ir, vai nu ar kaut ko atzīmējat rindas sākumu. Un tagad adam pirmo rindu. Un pirmā rindā mēs adam visus valdziņus labiski. Tad mēs ņemam un adam visus valdziņus labiski. Tad es izadīju labiski vienu adatu. Es izadu labiski tagad otro adatu. Un trešo adatu es izadīju, redziet? Un uzreiz ir viegli saprast, kur ir rindas sākums, lai vieglāk orientēties. Pirmo rindu izadījām. Tagad mums ir jāda otrā rinda, un otrā rindā mums ir jāveic valdziņu uzmešana un jāda. Tātad mums ir jāpieaudzē valdziņi, lai mums rodās vairāk valdziņu. Un kā mēs to darām? Lūk, ir mūsu dzīvu pavadiens, lūk, ir mūsu darba adata. Un mēs uz viņas tā kā uzliekam virsū, lūk, šādi. Ja? Mēs tā kā uzmetam valdziņu, uzliekam. Redziet, kā viņš mums skatās. Viņš mums skatās šādi. Izadam vienu labiski. Un atkal uzmetam valdziņu. Izadam vienu labiski. Un atkal uzmetam valdziņu. Izadam vienu labiski. Tieši tāpat arī darīt ar otro adatu. Uzmetam valdziņu. Izadam vienu labiski. Uzmetam valdziņu. Izadam vienu labiski. Uzmetam valdziņu, izadam vienu labiski. Un tagad ar pēdējo adatu uzmetam valdziņu, izadam vienu labiski. Uzmetam valdziņu, vienu labiski. Uzmetam valdziņu, vienu labiski. Uz adatām mums kopā jābūt tagad 18 valdi. Kad tas ir izdarīts, tagad mums ir jāizada divas rindas vienkārši pa apli labiski. Un kā mēs izadam mūsu pieaudzēto valdziņu. Mēs viņu izadam, lūk, šeit aiz priekšējās sieniņas. Labiski. Lūk. Un, protams, labiskais valdziņš labiski, tad atkal uzmestais valdziņš, kas mums ir. Ja citreiz var gadīties, ka ir grūti tā kā aizķert, tad mēs paņemam viņu tā pastiepjam un tad aizķeram. Un tad mēs izadam šo rindu. Tātad šī sanāk mums ir trešā rinda. Mēs viņu izadam labiski, un arī ceturto rindu mēs izadam labiski. Ja? Tātad tagad šo un nākošo rindu izadīt labiski. Izadījām trešo, ceturto rindu labiski. Tagad esam pie 5. rindas, un mums ir jāveic tieši tāda par darbība ar pieaudzēšanu, kā mēs to darījām iepriekš. Uzmetam vienu labiski. Uzmetam valdziņu, vienu labiski. Uzmetam valdziņu, vienu labiski. Uzmetam valdziņu, vienu labiski, uzmetam valdziņu, vienu labiski, uzmetam valdziņu, vienu labiski. Un tieši tāpat mēs arī darām ar nākošajām divām adatām. Mēs to izdarījām, veicām pieaudzēšanas, un tagad 6. un 7. rindu adīt pa apli labiski. Tātad pieaudzētos valdziņus, ja vai uzmestos valdziņus, mēs lūk šādi izadam labiski. Tātad tagad 6. un 7. rindu adīt pa apli labiski. Izadījām 6. un 7. rindu, tagad esam 8. rindā, un 8. rindā mums arī ir jāveic pieaudzēšana, bet tagad nedaudz savādāk. Tagad mēs veicam pieaudzēšanu, jeb uzmetam valdziņu un izadam divus valdziņus. Tad atkal uzmetam divi valdziņi. Divi valdziņi. Uzmetam valdziņu, divi valdziņi. Divi valdziņi, divi valdziņi. Un šādi turpināt līdz rindas galam. Veicām valdziņu pieaudzēšanu. Uz adatām ir jābūt 55 valdziņiem. Un tagad no 9. līdz 19. rindai adīt pa apli labiski visu laiku. Tātad zadījām pa apli labiski 10 rindas. Un tagad mums ir jāsāk veikt noraukšana. Tātad tagad mums ir 20. rinda. Un 20. rindā mēs daram šādi. Izadam vienu labiski.
Un šos nākošos divus labiskos sādam kopā ar skatu uz labo pusi un skatāmies lūdzu, kā mūsu valdziņi skatās. Ja, ja jums valdziņš skatās šādi, tad viņam ir jāmaina virziens. Un sādam divus kopā labiski. Atkal viens labiski, nākošie divi kopā jāizada labiski. Viens labiski, sādam divus kopā. Viens labiski, sādam divus kopā. Vēl vienreiz viens labiski, nākošie divi kopā aiz priekšējās sienīs. Viens labiski, divi kopā. Un šādi jāizdara arī abām nākošajām adatām. Tā jums tagad ir 36 valdziņi. 21. un 22. rindu jums ir jāizada vienkārši pa apli labiski. Ja? Tātad tagad divas rindas adīt pa apli labiski. Divas rindas. Tagad 23. rindā sādīt pa diviem valdziņiem kopā. Tātad abus divus valdziņus sādam kopā labiski. Nākošos divus kopā labiski. Nākošos divus kopā labiski un tā līdz rindas galam. Adījām 24. un 25. rindu adīt pa apli labiski. Izadījām un tagad mums ir palikusi vēl viena reize, ko noraukt. Tātad 26. rinda un atkal mums vajag šādi pa apli sādīt divus valdziņus kopā, ja, lai mums paliek 9 valdziņi. Sādījām kopā uz adatām ir 9 valdziņi un tagad vienu rindiņu izadīsim pa apli labiski tādu. Lūk, esam pabeiguši adīt. Šādi mums izskatās. Nogriežam diedziņu. Apmēram kaut kur, nezinu, 10 centimetri, domāju, vairāk nevajag. Un ieveram adatā. Mēs ieveram mūsu, mūsu valdziņus, bet mēs nesavelkam kopā. Jo mums ir jāpilda mūsu bumbiņa. Lūk, šādi vienkārši paņemam. Nesavelkam, atstājam tādu caurumiņu. Un pildam iekšā ar pildījumu. Nu, es tagad marķierīt noņemšanos, man nevajag vairāk. Pildam ar pildījumu. Es pildīšu ar sinteponu. Jūs varat ar dzīves atlikumu, ja jums ir vairāk. Tātad, kā es minu, bumbiņai vajag apmēram līdz 10 gramiem, no 10-12 drošībai gramus dzīvu pašai bumbiņai. Un tad, es domāju, tikpat 10 grami arī vajadzīgi ir, lai pildītu. Bet tā kā man mājās ir sintepons, es pildu bumbiņu ar sinteponu. Sapildīju sinteponu, tad jūs ņemat, lūk, no tā kārtīgi, izliekat, lai jums ir kaut cik līdzeni. Protams, tā kā tā ir pildīta, viņa varbūt arī nelīdzena, tomēr var jau akcentēt to kā roku darbu, bet, cenšamies arī tā, lai izskatās smuki, un tad paspiežam, pabakstam, paskatāmies, ja vajag vēl, tad iepildam vēl. Es domāju, ka man laikam pietiks, jo es gribu, lai man pa lielam viņas tā kā ir vienāda. Un tad, kad jūs to izdarījāt, tad jūs vienkārši paņemat to diedziņu un lūk šādi savelkat kopā. Izbakstat vēl. Ja drošībā jūs izbakstat, jūs saprotat, nē, man tomēr vēl vajag papildīt, jūs vienkārši paņemat šādi, atverat vaļā un atkal pildat, ja? Bet ja jums liekas, kad jums apmierina tas pildījums, tad var palikt. Un tad es paņemu un tā kā ievelku to diedziņu, savelku, jā, tomēr vajag, lai atverās drošībai. Tā. Un tad es velku iekšā un ārā. Šāda apmēram es to daru. Un nogriežu diedziņu.
Un tad, lūk, redziet, šeit ir tāds caurumiņš palicis no uzmešanas. Ņemu to astīti. Ja nu gadījumā jums tā astīti palikusi iekšā, tad paņemam vienkārši atsevišķi diegu gabaliņu. Un tad, lūk, šādi tā kā arī savelku kopā. To caurumiņu. Vienkārši iedurot arī papli apkārt. Iedurot un tad arī izduram cauri. Nogriežam nost. Un lūk, šādas bumbiņas man ir sanākušas. Atgādinu vēl vienreiz, jūsu uzdevums ir uzadīt vismaz vienu bumbiņu. Un tad, kad jūs to izdarījāt, tad var izmantot arī lentīti, jeb kādu vai nu no paša diega, no tās pašas krāsas, nu, tā kā jūs gribat. Es, piemēram, tagad paņemšu piemērā. Tā es plānoju citu diegu, citu lentīti, bet, lūk, es to daru šādi. Lūk, to var darīt šādi. Paņem savelk, varbūt bantīti. Nu, tur, kā jūs gribat, jā, šeit ir pēc jūsu uzskatiem, kā jums pašiem ir ērti. Un lūk, eglīšu rotājums ir gatavs. Manuprāt, ļoti forša ideja, it sevišķi, ja vajag izadīt savus krājumus. Šeit jūs varat arī kaut ko pielikt, lai pieņemsim kaut kas karājās, pērlītes, droši šeit izpaužamies, kā jums patīk. Paldies, ka noskatījāties šo video, spiežam podziņu like, ja patīk. Būtu forši, ja arī atstātu kādu komentāru. Un tad jau tiekamies nākošajā uzdevumā.